Šodien veselas 3 izmaiņas. Izmaiņas ir skārušas leģionāru pozīcijas. Un vēl 4. izmaiņa, protams, pati svarīgākā izmaiņa treneru rezervistu soliņā. Tad pašlaik Čerenkovs ar bumbu un izsit viņam bumbu prom. Kaļiņits izskatījās tas bija. Vēl viens uzbrukums, tagad pa labo malu Roberts Savaļnieks. Savaļnieks jau gribēja ieiet sodlaukumu, bet nes kāpēc izdomāja atdot bumbu atpakaļ. Un tagad jau pretuzbrukums uz otru pusi. NSNG, kā zina, varbūt jau rīt tiks paziņots. To mēs redzēsim, bet pieļauju, ka būs krietni mazāk gan Rīgas, gan RFS spēlētāji. Bet Roberts Savaļnieks tagad apņēmības pilns vēl pacīnīties par šo vietu izlasē. Nopelna ļoti bīstamu sodstienu, un es domāju, ka nevajag tur daudz minēt. Rekur tieši Vladimirs studijā arī jau minējām, ka Savaļnieks uzņemās komandas uzbrukuma līdera lomu. Un tad tiešām notiek sit pa vārtiem, bloķēts sitiens. Tiešām ļoti agresīvs, ļoti aktīvs un apņēmīgs sākums šajā mačā ar Rīgai. Ja godīgi tiešām, paskatoties turnīru tabulu, paskatoties uz tāla piespēle ar Andrija Jurkovska virzienā, un G var arī uzsist, pārkāp noteikums pret viņu Kamara, un tagad jāskatās. Tā ir iespēja jau Igoram Kozlovam. Igoram Kozlovam un Robertam Savaļniekam šie ir 2 spēlētāji abu komandu rindās, kuriem ir jau pa vārtu guldā kļūdas ir pieļāvuši šos, un grūti tā atcerēties, kad Māliņš vai Ļitovka bija ielaiduši kādus patiešām muļķīgus, smieklīgus vārdus. Tagad Kozlovs sit, šis sitiens krietni neprecīzāks par Roberta Savaļnieku sitienu pāris minūtes pirms tam. Igors Kozlovs arī ir rezultāti un bīstamie momenti tomēr bieži neseko. Bet Jurkovskis, viņam bija ļoti laba iespēja, brīvs, viņš pavisam viens pats bija atstāts sitienu pozīcijā. Šoreiz Raivim neizdevās gūt savus jau sītos uz Liepāju, cerēt par Liepājas apsteigšanu turnīru tabulā. Sākumā ir jāuzvar šis mačs. Pagaidām neizskatās viegls uzdevums, uzvara par pretinieku no savas pilsētas. Oļigam Laizānam neizdodas sitiens, jo pagaidām līgā pēdējo neuzspēlēja uzreiz uz otro, un tur atkal notiek protesti. Šeit mēs redzam sitiens pa vārtiem. Tas arī nav tas, ko mēs bieži vērojam pirmajā puslaikā. Bet šoreiz tas gan bija vēsturē, pa laikam tās komandas veids. Tomēr daudz kas kopīgs. Viņam ir puncu, sitiens pa vārtiem, Māliņš atcīt. Lūk, kas par iespēju. Pirmā tādā tiešām reālā iespēja, bet kas par reakciju Germanam Māliņam. Vēlreiz Saito un vēlreiz sitiens vārtu rāmī, bet tagad nav tik bīstami un nav tik spēcīgi. Nu noteikti varam apskatīt šo Ērika Puncula momentu. Redzam, viņš te pret savu mēs diez vai atlikušajās 40 minūtēs sagaidīsim. Saito ar bumbu sodlaukumā, sitiens pa vārtiem, un cik tuvu bija vārtu gulmam Japānis. Nepagāja 4 minūtes, kā viņš ir atgriezies laukumā, un uzreiz tāda iespēja. Skatāmies, Davidenkovs un Viktors Ļitvīnskis, bet ne Davidenkovs, ne Ļitvīnskis pagaidām pamatsastāvā nav spēlējuši. Vēl viens moments Saito. Lūk, uzreiz parādījās uzbrukums Rīgai ar Saito iziešanu laukumā. Būtu neliela panika. Tāpat izklausās misija, neiespējamā misija, kā vēl viena filma. Uz vārtu staps. Tiešām, kas par momentiem Rīgai puslaika sākumā. Tāda tiešām īsta apšķirība. Saņem bumbu atpakaļ no partnera, un tagad ir iespēja doties uz priekšu. Un sīs pa vārtiem ļoti labs sitiens Igoram Kozlovam sanāk. Un tagad Jurkovskis nopelnīs standartu. Vai vienkārši saglabās bumbu, arī labi. Atpakaļ Greznovam. Viņa aizjās atstajā laukumu, un viņa vietā Ivans Jeņins. Tieši Ivans Jeņins tagad izskatās ir pārvirzījies spēlēšanai centra aizsargu. Vai arī pat Kamāri ir nosūtīts tur uz leju. Jā, izskatās, ka Kamāri būs tagad centra aizsargs, bet Jeņins dodas uz priekšu, viens pats atdot piespēli Savaļniekam. Savaļnieks un rikošēs. Kas par vārtiem pēc rikošeta Robertam Savaļniekam. Nu, es ceru, ka tiks ieskaitīts šie vārti Robertam Savaļniekam, jo tomēr labs sitiens nepazūd, kā saka futbola treneri. Ja bija labs sitiens, tad pateicoties rikošetam, viņš kaut kā tajās vārtos ielidos, un bumba tur arī atradīs sevi.
Skatāmies, no kura tad RFS spēlētāja bumba ielidoja vārtos. Redzam šeit Ivana Jeņina reids. Noteikti rezultīvu piespēlē pieskaitīt viņam, bet bumba no Nika Speļīva atlidoja tieši garām māliņam. Māliņš šeit neko nevarēja padarīt. Tāda rikošet, kad bumba strauji izmaina savu lidojumu virzienu. Ja nu gadījumā būtu citu puses bumba iegriezusies, tad tur doties laukumā izskatās. Tas arī viņš, kurš laukuma malā tagad iesaldās. Ļoti labi, viņš iegāja spēlēt Daugavpili, bet šeit pārkāpums izskatās, ka pirms soda laukuma nogāja šeit Ģaknešvili un parādīja Ivars Sauna, ka šeit uz līnijas bija pārkāpums. Ir labs sitiens no distances, to viņš parādīja kausa spēlē, un arī tagad, kas zina, sit pa zemi. Nu, varbūt tas nebija tas labākais lēmums. Jurkovskis tomēr nopelna stūrstienu. Raivis Andris Jurkovskis. Viņš pirmais pie atliekušās. Devies un sezonas pirmo daļu aizvadīja pirmajā līgā. Sitiens ar galvu un ļoti tuvu vārtiem. Otriem vārtiem bija Riga. Būs supermačs, superspēle. Jelgava pret Ventspili. Būs arī īpaši LMTS traumas studija. Tagad Germans Māliņš. Un Germans Māliņš saglabā savai komandai cerības. Aleksejs Višņikovs, pabeidzot par nākamo kārtu, 19. kārtu, apiņš atpakaļ Punculam un Punculs sodlaukumā. Viņam iespēja apspēlēt un tagad pa sitienam Jeņins. Atkal neprecīzi, bet bija iespēja paskatīties, notēmēt to augšējo arī zemo stūri Ivanam Brītni. Tā ir tāda spēle par 6 punktiem. Katrs var paņemt punktus. Un šoreiz izskatās, ka Rigai izdevies izpildīt šo uzdevumu ar